Sveiciens visiem no Latgales, atkal no Latgales, un šoreiz esmu atbraucis uz Balviem. Uz Balviem man nebija plānos atbraukt tuvākajā laikā, bet saņēmu lūgumu no 2 cilvēkiem, kuri ļoti gribēja redzēt Balvus, un tad no šejienes atbraucu. Tikko jūs redzējāt Balvu autostu, tepat šī ir autosta no otras puses, tā ir ne tikai autosta, bet arī tirdzniecības centrs vietējais, ar veikaliem 2 stāvos. Nu, šī ir galvenā iela, ja es nekļūdos, tā ir galvenā iela, kas iet no Gulbenes uz Viļaku. Savukārt šī ir jaunuzceltā pareizticīgo baznīca, tiesa viņa jau pāris gadus ir uzcelta. Šis, ja nekļūdos, ir tāds kā centrālais skvērs ar strūklaku, kas vēsta Wikipēdija, tad Balvos dzīvo apmēram 6000 iedzīvotāju. Tas, manuprāt, nemaz tik maz skaits nav. Un attālums līdz Rēzeknei 80 km, līdz Rīgai 219 km. Tā, lūk. Nu, šeit, ja esat Balvos, iesaku iet tādā ēdnīcas tipa kafejnīcā, Nāc un ēd nosaukums. Manuprāt, ļoti labs. Tepat blakām atrodas arī Balvu dome. Pastaigājos tāpat, pafotografēju pāris krustojumus. Apģērbu veikals. Šī iela savukārt ved uz Rēzekni. Tepat atrodas arī veikals Maksima. Blakus veikala Maksima atrodas Luterāņu baznīca. Tās pamatakmens ir iesvētīts 1914. gadā. Un uzsākot baznīcas celtniecību, katrs draudzes loceklis apņēmās maksāt zināmu summu. Katrs saimnieks piegādāt noteiktu daudzumu laukakmeņu. Baznīcas celtniecības vadību bija uzņēmies toreizējais mācītājs Kārlis Irbe, kuram baznīcā ir uzstādīta piemiņas plāksne. Un baznīcas zvans ir iesvētīts 1925. gadā, un tas sver 530 kg un ir izliets Vācijā. Kas vēl interesanti Balvos man pienāca klāt 2 cilvēki, viens pieaudzis vīrietis un sāka skaidrot, kāpēc es te filmēju un kas man te būtu jāfilmē un tā. Un tad pēc tam nedaudz vēlāk parkā pienāca vēl viens tāds maziņš vērniņš klāt, nezinu, pēc izskata kādi 6-7 gadi. Un tas, ko tu mani filmē, kaut man pat plānos nebija viņu filmēt nevienu. Un tas droši vien tagad pēdējo laiku iespaidā. Tikko jūs redzējāt pilsētas viesnīcu, savukārt šis ir tā kā centrālais laukums, tas ir kultūras nams, pa labi bija tikko kā universāla veikals. Savukārt šis ir Aberenes komunistiskā terora cilvēkiem uzstādīts par piemiņu. Tagad es esmu atnācis pie katoļu baznīcas. Tā ir celta 18. gadsimta beigās, un no vietējā ražojuma ķieģeļiem baļķi vesti no Liepnes mežiem. Tie apstrādāti tikai cirvi un kaltu, bez zāģa un ēveles. Savukārt šī ir tikko, ko jūs redzējāt, Balvu poliklinika, bet šī ir Balvu slimnīca, tur pats tiku gulējis diezgan ilgu laiku. Varu dot tikai tās pozitīvākās atsauksmes. Savukārt šis ir Balvu ezers. Var teikt, pašā Balvu sirdī. Viss sakopts bija, ļoti skaisti. Tiešām paldies Balvu iedzīvotājiem. Tāpat arī volejbola laukums.
Tiesa pēdējā laikā kaut kā cilvēkus neesmu redzējis tur. Nu un savukārt šis ir vides objekts gaiss, simbolisks vēja zvanu koks, kas reģējot uz gaisa kustību ar vēja stabulēm rada mūziku. Vēja zvanu koks sastāv no 324 vēja stabulēm, uz kurām ir attēloti visu Latgales novadu ģerboņi un kuru ieskandina 48 vēja zvani. Šis ir balvu muzejs, apakšā ir kafejnīca, savukārt šis ir āčadārs, kāpēc tā nosaukums nezinu, kas skatās un zina, varbūt var uzrakstīt komentāros. Un tas man par balviem arī tā kā būtu viss, ko varēju to parādīju. Cerams, ka patika, cerams, ka nospiedīsiet pogu patīk, īkšķi uz augšu un arī atstāsiet kādu komentāru. Lai jums jauka diena, teikšu jums atā!